Zinepi graudiņš, vārds katrai dienai. Kas ir ticības pamats? Šodienas rakstu vieta. Un netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārveidojieties ar savu prāta atjaunošanu, lai pārbaudīdami jūs spētu atpazīt, kas ir Dieva griba, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Romiešiem 12. nodaļa, 2. pants. Šodienas pārdomas. Ķīniešu sakāmvārds vēsta, ka 1000 jūdžu ceļojums sākas ar pirmo soli. Tā nenoliedzami ir patiesība, taču pirms šī pirmā soļa noteikti bija doma. Doma, kas aizdedz ticību rīcībai. Salamans ir teicis, kā cilvēks domā, tāds viņš ir. Savukārt Pāvils šodienas rakstuvietā māca mūs katru dienu atjaunot savu prātu ar Dievu vārdu, lai spētu izšķirt Dieva gribu. Katru dienu mums ir dažādas domas, kas ietekmē mūsu ticību un no tās izrietošo rīcību. Un neatkarīgi no tā, vai mums tas patīk vai nē, atbildību par mūsu domām Dievs ir uzlicis mums. Tāpēc es aicinu tevi padomāt, ko tu domā? Kāda informācija dominē tavā prātā? Apzinies, ka tavas domas ir tavas ticības pamats, un svētību tās aktivizē tikai tad, ja ir saskaņā ar tava mīlošā debesu Tēva prātu. Šodienas lūkšana. Tēvs, piedod man par tām reizēm, kad esmu ļāvis nepareizām un svešām domām laupīt manu ticību. Es izvēlos katru dienu iesaistīt tevi savās domās, pārdomājot tavus apsolījumus Bībelē un ieklausoties tavā balsī. Paldies par Svēto garu, kurš mājo manī un palīdz man izdarīt pareizās izvēles. Jēzus vārdā. Āmen.